tad pamazām notiek ierašanās. Baudi dabu, aizmirsti par problēmām un neaizmirsti pasmaidīt. Maksa. Labi. Kas jāmaksā? Jāmaksā. Jā, 60 eiro būs. Ir pirmās zīmītes, to pavadīšu, parādīšu, kur var apstāties. Jā. Viens variants. Jā. Vikanāts. Braucam. Jā, tā piereģistrējušies esam. Varam braukt. Noreče. Re, tad mēs esam novietoti. Mums te pārvietojas citu pusi, lai mēs neiegrimstam. No. Šodien mēs redzam atklāšanu. Greta. Mums priekšā ir ļoti skaista vasara ar izbraucieniem gan Latvijas skaistākās vietas apmeklējot, gan arī pa Eiropu un varbūt kāds arī vēl tālāk aizbrauc. Mēs esam ļoti jaukā vietā, Valmarijā. Tas nav kempings, tāpēc nav piemērots kemperiem, kā jūs iedomājaties, bet ļoti jauka vieta. Tāpēc mēs arī šo vietu izvēlējāmies mūsu sezonas atklāšanai. Apkārt ir skaista daba, ir arī dīķis, pie kura rītdien varēsim atpūsties, varēsim supot, peldēties. Вот, Андрей, попрошу. Ну вот так выпало, что сегодня мой день рождения. Маленький подарок тебе от нашей компании, поэтому на данный момент пригласим на поднятие флага Сергей Даугавпилс. Меня зовут Денис. Es esmu Marita. Dzīvojam mēs tepat, 7 km no šeit, tas saucas vieta Jāņika, Olainas novada. Jā, un mēs esam, praktiski šīs grupas izveidotāji, un tādēļ, mēs arī nolēmām vadīt. Un esmu organizātora dēls Daniels. Dzīvo šeit pat. Es esmu Aiva, Embija, Sindija, tepat. Arī tepat, jā. Svaša, Oksana, Критя и Володя. Максим, Крис, Латвия, Саласпилс. И Боба, и Боба. Боба и мы. Я Аудю, Никита, Левита. Молодцы! Всем доброго вечера. Южная Латгалия, Даугавпилс. Сергей, Наташа, Ронат, Давид. Супер. Всем добрый вечер. Андрей, Света, Луна. Мы из Риги, вот Смилгравец. Ура! Здравствуйте. Дана, Геннадий, Боря, Шейла. Рига, центр. Laupa, Krista, Dina, Vilnis, Jelgava. Lai visiem foršs vakars! Бурам-бурам! Всем привет! Мы здесь первый раз. Мы приехали с семьей. Меня зовут Марина, муж Ингус, дочка Алиса и сын куда-то делся Андрей. Он найдется где-то здесь. Vakar mēs esam no Jēkabpils, mēs esam divi. Es Andrejs un Olga. Esam vēl iesācēji, devējām tikai kādu 4.5. gadu, salīdzinot ar blakus ļoti
gandarīti, ka mēs esam šai kompānijai. Man sauc Boris. Daiga. Dzīvojam arī netālu šeit, vēl tuvāk, jā, pārējiem. Konkurs, Viktorīnā es to pīsti, kurš ir piedalījušies 13 cilvēki. Bija uzdot jautājums par kemperu svešanu, tas mazais kemperīts, kas tur pašā malina. Un viens rezultāts bija pilnīgi precīzi. 2640 kg. Violeta, подойди. Uzvarētāji. Paldies visiem pārējiem, kas piedalījās. Вечер добрый. Меня зовут Лаурис. Лаурис. Легко запомнить, если кто-то еще не знает. Мы здесь в бригаде с Борисом. И вся молодежь. Если вам скучно вечером, подходите. Что-то сделаем, придумаем, будет интересно. Tā, mēs esam Indra un Juris un Vika, Viktorija. Un mēs esam no Kuldīgas novada no Ēdolas. У нас еще 3 детей. Они где-то бегают. Они, наверное, в Кемпере, да. Man kundze sauc Ruta, man sauc Miervaldis. Es esmu tepat netālu no Ogres. Un sakarā to, ka man ir tas gods turēt šo pastiprinātai caurumu, jā, mikrofonu. Gribu izteikt pateicību vadībai. Pirmām kārtām Maritai. Jā, un Denisam. Cevišķi atceroties pagājušā gada piedzīvojumus un organizāciju, jāizsaka, man neizdevās izteikt pateicību manā vārdā, Rusklātā un dažu kolektīvu vārdā. Tas bija nokusēts ļoti kvalitatīvi un interesanti. Un arī vēlreiz saku lielu paldies jums par uzņēmību, par to darbu, ko jūs esat ielikusi, lai mums būtu jauki un patīkami. Medaļas piešķir priekšniekiem. Jā, bet es gribu Ne tikai no maniem kolēģiem un draugiem, kuri ir piedalījušies šeit. Paldies jums! Jā, bet es gribu, lai Boris ar Daigu arī pienāca, tāpēc, ka viņi arī palīdzēja daudz ko izdarīt. Paldies Daigai, Borisam, jo praktiski sēmnieks ir viņu paziņa, tāpēc arī viņi mums ieteica šo vietu. Un tādēļ liels paldies viņiem, ka viņi piedalījās organizācijā. No Agras rīts apmetnē. Un cik nogars? 8,47. Viena daļa modusies jau. Viena daļa nopeldējusies, nosapojušies. Viena daļa atkal ceļās. Šodien tā atklāšanas diena. Te ir brokastu putra pēc vingrošanas. Labi apetīti. Pēc kopīgas vingrošanas kopīgas brokastas. Jā, man iedāk visādiem citiem produktiem. Re, kempers ir pret sauli nodrošināts, kaut gan mākonīši jau parādījās, uzvilkām nojumi. Iešu pastīties, kas tur notiek dīķos. Nu, karoks plīvo. Redz, viņi te pie dīķa. Viss aktivitātes notiek, redz. Kas ar šo te kaiminamo, kas ar supiem. Kurš ir lielāk, kurš ir mazāk. Visi baigie profesionāļi, es skatos tev supošanu. Un šitādā laikā kādā dīķī vai ezerā, tā ir īstā vieta, kur būt. Tas kuģis. Nu, tā es ar te iestūrēju dīķa vidū. Nu, tā kā. Nu, foršs pasākums šitādā karstā dienā. Uz updējumā pavizināties. Roko tēlo, ka viņš maziņš, lai mazie sunīši iet viņu. Nu, un tā sākās mūsu pārgājiens uz mežu. Mums ir
mežinieki, pārējie sekotāji. Svarīga informācija tiek izsniegta, kur varētu noderēt arī konkursos pēc tam. Kādus koku sugas jūs šeit var saskatīt? Apsi un bērs. Un liepa, bērs. Mums tad apmāca atšķirt kokus. Ribina. Pēc kādas speciāla spirāla, ar ko var atstīt jaunaudzies kociņiem mizu. Lai kociņi neaiziet postā no visiem šitiem te mežu zvēriem, kas te viņus apgrauj. Vot, ja jūs redziet, šī egle ir nobojāta, redziet, ka viņa ir nokautus, ja? Vot šeit gadus var saskaitīt, cik gadus viņa aug, ja? Ja jūs bez brīlēm redziet, ka 2 gadus viņa ļoti labi patika aug. Šitam kaut kāds periods bija 3 gadi, ka kaut kāds... Я могу сказать, что север там. Да, да. Я знаю, что если елка, это север, а если пальмы, то это юг. Оно росло, ну так и поставлено, как дерево росло, и где видно вот большой этот, шаг, там были хорошие условия, было дождь много хорошего, да. А здесь что-то маленькие такие, это 3 или 4 года было засуха, или там много очень воды, опять хорошо. Это ловушка для вот этих жучков, видите вот? Tā jau ir līgsta. 8, этот самый... Egļu 8 zubus. Egļu 8 zubus, 8 зубы... Караед. Караед. Латинское название. Ипс. Типография. Nu, bet saimnieks te interesanti saka. Viņš savās pasties kādām dzīslām akmenis. Sakrāmē šeit ir, un tur ir tāda Stonehenge sakrauta. Nu, vajag ņēmies te. Vācietis pēc vācu latvietis īpašnieks šeit. Redz, kur tagad notiek mācību stunda. Mācību stunda. Jāpieliek ir lapa klāt. Tiem, kas zina to. Tie, kas uzmanīgi klausījās pārgājienā. Katram vismaz pa vienam jāuzmanīt. Pareizi, redz, cik atjauts. Uz lielāko daļu. A kas bija šis par ko? Tā blīgzna. Kirsis ir pareizi, rabarbers pareizi. Jā, rabarbers arī, kirsis arī pareizi. Klausies, nevienu nepareizi. Nevienu nepareizi. Nē, sāksim ar zaķi. Šis ir zaķis. Šitas ir zaķis, jā. Liekam zaķi. Tagad tā, liekam pretī. Zaķens mums ir bērniņš. Zaķens ir bērniņš. Zaķene mums ir mācīta. Un vēl zaķis mums ir tēvs. Vēl ir jābūt zaķim. Zaķis. Zaķis. Tātad, suga zaķi, tēvs, ģimene zaķis, māte zaķene, zaķens. Minam nākošo pēdu, sakat, kuru pēdu? Nu tālūk, ir visas pēdas ir atpazītas. Pagaid, nofočinēs. Nofočējies. Zinātāji šitie visi. Mazais darbiņš salikt visu atpakaļ maisiņā. Konkurss uz to, kā mēs esam klausījušies un mācījušies par mežiem. Nu, viņš būtībā līdz 1 hektāram. Egļu 8 zobu izraušu latīniskais ips. Ips, kaut kāds tur bija tipografisks. Te ir tikai no kāda zinēja. Jep. Ir viss kārtībā. Nu, mums te top tagad pusdienas. Viņš ir tāds foršs saliekams ogļu dedzināmais. Apakšā ielies vienu papīrīt. Nu, tā viss ogles aizdegās. Uztaisīsim kaut kādu vistu šašliku. Ar kartupeļiem. Arī ar zem nojumiem došiem saimniekotē. Bišķlietiņš birdina. Nu, interesanti jums māja. Maziņa, bet māja. Ritiņi klausies, un no šitāds mazas iznāk cik 3 reiz lielāk, ja? Nu, tā sanāk, jā. Un gulēšana iekšā, ja? Jā, šeit ir Var tusiņu apstīties, ja? Tas normāli. Aha. Tusiņu vieta. Jā. Un cik tad cilvēki saguļ te? Mēs 4 guļam. O! Ritīgi, šita liela gulta tāda. Ritīgi, jā. Jums uz augšu vēl paceļās, lai var steigāt par iekšā. Jā.
Un kas šitādus ražo? Es viņu Nīderlandē paņēmu. Aha. Pasūtīju. Pasūti uz pasūtījumu, ja? Jā, atvedēju. Aha. Un viņš tad, vai te var uztaisīt vēl vienu starpsienu, ja? Jā, mēs šito sienu varam uzlikt šeit, uzlikt galdiņu un tā kā ārā sēdēt zem jumta. Aha. Multifunkcionāli. Nu, interesanti. Tā arī dzīvojamies vēl. Bet vajag līdzenu vietu blakus, ne? Nu, vēlams, jā, galdam tā. Principā var arī, baigi nav tik svarīgi. Jā. Un piekabīt jau viegli, tad ne viņi? Viņi vispār neko nesvēr rokā, viņi var stundīt. Pareizi, jā, viņi ir plastikāti. Aha. Viņi ir no plastikāta un rānis cinklēts, viņš ir principā mūžīgs. Bet viņš nāk kopā šito telti, ja? Nē, ne? Atsevišķi, vienkārši no... Telts atsevišķi jā, vienkārši? viņi ir universāla telts, kas pievienojas pie busiņiem, priekš patiem mašīnām. Ak, šeit! Jā. Bet viņi domā tādu pie mašīnas kaut kur klāt likt, jā? Pie aizmuguras kaut kur? Viņi domā pie tiem busiņiem, jebkuriem, kas durvis sāna varās. Aha. Viņi tur pie jumtas stiprinās un ūdens netek nekur un viss. Vai labi. Grīda klāt viss, jā? Jā. Nu, forši. Vietas daudz. Kur esat bijuši ar šito? Mēs tikai pa Latviju braukājamies. Gar jūru, jā. Mēs kaut kā tā tālu vēl pagaidām vēl gatavojamies. Kaut ko lielāku vajag, lai tālāk braukt. Jā. Šis tāds tīri priekš sevis. Lai nav teltī jāguļ. Jā, nu, guļ piekabē, jā, un dzīvo teltī. Jā. Саш пошел. Едем дальше. Крести. О, там уже финал, там 2 карты осталось. Опять остановка и... Так, иди решай. О, правильная часть как началась? Кто бы это ожидал? Šajā ekspedīcijā bija 2 drosmīgas meitenes. Lauma un Krista. Lūdzu, par to viņi saņem balvu. Pirmā komanda ir ļoti labs rezultāts. Nezinu, tā ir vārds par to. Viss labi dalīt. Ļoti labi rezultāti. Par to viņi arī saņem balvas. Tētis, es saprotu, meitnieks, ja? Jā. Viņš izstāstīs bērniem, lai visi beidzas tā pakļuva Latvijas mežā. Un mamma ir vārdu spēles. Tev ir krusta ar Mīklas un arī no mežiem. Eriks Kuks. Nedaudz sajauc ar otru komandu. Ну ты был тоже. Ты же литовский. А я ассистировал. Короче, все хорошие, да? Поэтому получают призы все. Не радуйся. Будут прыжки. Cik labi. Varbūt kādu būrīti uztaisīs. Un akmeņi un vārdu spēles. Ar vietām noteikti noderēt. И самый главный приз у нас уходит. Как вы думаете? Литву! Это кружка Мама Даба. Мама Даба, которая живет в латвийских лесах. Vislielākais paldies Daigai un Borisam! Urā! Да, не надо обниматься, хотя можешь обниматься, я не против. Микрофон. Ну просто говори, как ты там оказался? Я туда приехал на велосипеде. Ну или я туда приехал на кемпере. Вот. Как ты оказался там в первый раз? Я там родился. А ты как там оказался первый раз? Я там проснулся. Первый раз не помню. А ты как оказался там первый раз? Случайно. Mēs te nedaudz apstaigājam šito teritoriju. Te Žiguls vecs izstādīts, Lapenīte tepat ir. Ferma kaut kāda, saprot, ka tur
jaunā māja, kur saimnieka dzīvo. Un te ir, es saprotu, kad ir slēgta telpa. Var rīkot kāzas vai citādas kaut kādas svinības. Un tā mēs ar sunu staigādāties un pastīties, kas te notiek. Es bērniem rotaļu laukumiņš. Akmeņi izstādiet atkal kā Stonehedžā. Milzīgi sakni, tur ir arī kā mākslas darbs izstādīts. Un feini, ritīgi kāzu rīkošanai telpa ar kamīnu. Kamīna vieta. Nezinu, vai te kaut ko kuļina arī. Otrā stāvā. Redzi, tur ir kaut kāda maza telpa. Iekšā ir toaletes. Un pat tāda tā kā skatuvīte, kur ansamblim uzstāties. Tā kā ideāla vieta kaut kādas kāzas šeit rīkot. Es zinu, te jau laulātajiem var kāzu gultu klāt. Visi saliktas mežā tur vien ir. Kādām, kas grib ritīgi tā atsevišķi kaut kur mežā pabūt. Šī tāda teredz ir uz pāļiem ar terasīti priekšā kokos. Tur apaļā. Tās parasti tirdzniecība, bet varbūt, ka tā ir, kur dzīvot. Un nav vien. Nu, redz kāds milzīgs platības, kas te jākop, jāpļauj. Un te var arī šito visu gan jau ka noīrēt. Это не Эстония, это Словения была, я видел. Jautrības ir tausta vilna. Pēc taustas jānosaka, kas tur ir iekšā. Колбаса, две колбаса. Bērniem visvairāk tas patīk. Что там будет вытаскивать? Пахнет колбаса. Re, kāds smuks. Vakar saule riet, 10:10 jau. Viss mierīgi. Ir svētdiena, 2. jūnijas. 9:00 no rīta, jau kas supo. Izbaudu vēl par šo vasaras dienu. Nometni pamazām mostās. Citi jau pamodušies, jau aizbraukuši darīšanās savās. Tad arī sāksies rītu vingrošana, brokasts, noslēgums un pa mājām. Latvijam karavāniem tīm. Kā visiem patīk pasākums? Jā! Да. Что грустно это? Радостно, ура, начал! Не, я же еще раз сказал, мы просто закрываем мероприятие, мы не закрываем сезон, мы его только открыли. Šobrīd ir skumīgs notikums. Priecīgs brīdis. Ar šo oficiāli mūsu
šīs nedēļas nogales pasākums tiek slēgts, bet sezona turpinās. Всем спасибо большое, что приехали. Un izbaudījāt šo skaisto laiku, šo skaisto vietu kopā ar mums.